Gan pasaulē, gan Latvijā arvien lielāku popularitāti iekaro pavisam mazi mājdzīvnieki – skudras. Vidējais latvietis parasti zina 3 skudru sugas – lielās, mazās un sarkanās. Patiesībā Latvijā mīt 45 dažādu skudru sugas, bet visā pasaulē to ir vairāk nekā 6000. Aizraušanās ar skudrām parasti sākas ar mēģeni, kurā apmēram 20 skudras, 1 karaliene un pārējās darba skudras. Mēģeni ievieto iepriekš sagatavotā dzīves telpā un atver. Dzīves telpā jābūt trubiņām, aliņām un medību zonai, kuru sauc par arēnu. Šeit ir iespējamas visādas variācijas, gan pilnīgs minimālisms, gan pasaku pilis. Cik tālu vien sniedzas saimnieka iztēle. Viņas pārceļās šajā maiņā, sāk pētīt, kas te notiekās, saprot, ka tie apstākļi maiņā ir viņiem piemēroti un labi, un tad sākās tā apdzīvošanās. Ja apstākļi ir labi, skudras sāk vairoties. Gada laikā kolonija parasti palielinās no 20 līdz 100 skudrām. Viss atkarīgs no apstākļiem un saimnieka. Kāds saimnieks lepojas, ka skudru fermu sācis ar 10 skudrām, bet gada laikā kolonija izaugusi līdz 4 miljoniem, un tas nav rekords. Bez karalienes, kura vienīgā rada pēcnācējus, ir darba skudras, kuras arī iedalās pēc profesijām. Ir sargi kareivji, tās ir lielas skudras ar lieliem spēcīgiem žokļiem. Tās parasti sargā ieejas un samaļ atnesto barību. Izlūki, kas arī skatās, kas notiekās, ir auklītes, tās darba skudras. Tās vairāk mitinās ejās, rūpējās arī par pēcnācējiem, par oliņām un vairāk uzturās ejās. Vispār skudru kolonija ir tā kā tāda komanda, vesels organisms, kura sastāv no individiem, un katrs indivīds zina, kādi viņam ir pienākumi, kas viņam ir jādara. Salīdzinot ar klasiskajiem mājas mīluļiem, skudrām ir gan priekšrocības, gan mīnusi. Skudra, sagaidot saimnieku, nekad neluncinās asti, klāt neglaudīsies, arī samīļot viņu tā īsti nav iespējams, tāpēc nebūs ne sagraustu kurpju, ne saskrāpētu skapju, ne lidojošu spalvu. Skudra nav jāved ne staigāt, ne uz apmācību pie trenera. Viņas nekož, un viņas nav cilvēkam bīstamas. Viņas arī principā nesmaržo, viņas netrokšņo, viņas nav indīgas. Līdz ar to šīs skudras nekādīgi nekaitē gan bērniem, gan vispār cilvēkiem. Arī skudru apkope ir minimāla. Barošana reizi nedēļā un eju mitrināšana ar ūdeni. Ir nepieciešams vidēji 10 minūtes laika nedēļā, lai rūpēties par skudrām. Tieši šī iemesla dēļ skudru fermu kā pirmo atbildības pārbaudi saviem bērniem arvien biežāk izvēlas vecāki. Ja bērnam apniks un rūpes nāksies uzņemties vecākiem, tad būs daudz vieglāk nekā ar kaķīti vai sunīti. Pat gadījumā, ja par skudru fermu negribēs rūpēties neviens, pamesto skudru patvērsmes telefons nebūs jāmeklē. Mēs uzņemamies to atbildību mēs esam tāda patvērsme arī, ja tomēr bērnam apnika, vecāki negrib, tad ir iespēja atgriezt mums, un tad mēs par to koloniju parūpēsimies. Patiesībā skudru kolonija ir vērtība. Tikai pirmajā brīdī šķiet, ka skudrām vajadzētu būt ļoti lētām. Ar visiem namiņiem, aliņām un arēnām skudru kolonijas izmaksas sasniegs 100, 150 vai pat 200 eiro. Ja skudru saimnieks gribēs ko īpašu, tad vēl vairāk. Dabā skudras ēd dažādas sēklas, graudus, kukaiņus. Fermā skudras jābaro tikai reizi nedēļā. Galvenais, lai barība būtu sabalansēta. Brīžiem jāpamaina ēdienkarte un devai jābūt mazai. Neapēstā barība jāizvāc. Reizi 3 dienās skudru ferma ir jāmitrina. Jāseko arī temperatūrai.
Pļāvēju skudrām komforta temperatūra ir 20 līdz 30 grādi. Ja ziemā vai agrā pavasarī mājā ir tikai 18 līdz 19 grādi, tad jāizmanto sildītājs. Noteikti, ka kāds šo skatoties nodomās: man dārzā pilns ar skudrām, kāpēc pirkt, varu audzēt pats. Tik vienkārši tas nav, jo kolonija var pastāvēt un attīstīties, ja tajā ir skudru karaliene, kuru savā dārzā atrast un noķert varētu būt sarežģīti. Ir saimnieki, kuri sociālajos tīklos sacenšas koloniju audzēšanas ātrumā un lielumā. Ja skudru saimnieks grib, lai kolonija aug, tad vislabāk to darīt pakāpeniski. Kad esošā teritorija ir apgūta, tikai tad pavērt durvis uz jaunu dzīves telpu. Ja brīvo dzīvokļu būs pārāk daudz, tad īsti labi nebūs. Ejās ir sekcijas, un ja jūs attaisiet uzreiz visas sekcijas, tad skudrām ir pārāk daudz vietas, jo sākumā viņas bija mazā mēģinē, un pēc tam skudrām var būt stress, jo pārāk daudz vietas, un tad šajā gadījumā viņi ejās sāk šos visus atkritumus arī izmest, un pēc tam jūs pie tiem atkritumiem netiksiet. Kad ir mazāk vietas, tad skudras rīkojas racionālāk, viņas pašas savus visus atkritumus iznes uz arēnu, uz šo konteineri, un tad ik pēc laika jūs tos atkritumus savācat. Tādā veidā tas notiek. Šobrīd skudru fermas jau ir pārvērtušās par daudzu cilvēku aizraušanos un pat nopietnu biznesu. Sekot skudru dzīvei ir interesanti, uzturēšana neprasa daudz resursus, taču mājas mīluļu modes tendences mēdz strauji mainīties. Vai skudru kolonijas ir tikai moderna kaprīze vai jau paliekoša vērtība? To rādīs tikai un vienīgi laiks.